Es apzinājos, ka es esmu slims. Šķiet, ka pasaule šobrīd skrien ātrāk nekā jebkad. Pārmaiņas, izaicinājumi, nenoteiktība, tā šķiet, ir mūsu visu ikdiena. Man ir apnicis cīnīties reāli viss. Labāk ir šajā pasaulē bez manis. Bet fonā aug klusiņām cita problēma. Man bija bail iziet no gultas ārā, no attaisīt logu vaļā. Man vasara vispār bija depresīvākais periods. Pandēmija, ko sauc par mentālās veselības grūtībām, ar ko ikdienā saskarās vairāk kā miljards, taču aiz katra skaitļa ir cilvēks ar savu stāstu, slimību, traumu, trauksmi, izdegšanu, kas bieži vien sēž un domā, kas ar mani notiek. Ladzināt apkārt par kaut kādām bābu izdomātām slimībām. Ja? Pēkšņi man pašā vaļā. Sākumā tas sākās ar sliktām domām. Domāju par pašnāvību, jā, domāju, ko tu domāji, pakārties, noslīcināties. Izklausās pēc tādām obsesīvām domām. Tas ir bijis ļoti liels kaitēklis ļoti daudzās situācijās. Artur, vai ar tevi viss ir kārtībā? Vai mēs ar tevi varam tikties? Es esmu ar mentālu saslimšanu funkcionējošu. Man ir... Kāpēc tas tā ir bijis un kas man ir pietrūcis? Ja? Par ko 4-gadīgam bērnam var sazilināt pakaļ? Tu apzinies, ka var arī citādi. 2 pēdējos mēnešus es jūtos vēl labāk īstenībā. Okay. Šis podcasts ir vieta godīgām sarunām, jo daloties mēs saprotam ne tikai sevi, bet arī to, ka neesam vieni. Mazliet es tomēr šaubos par to, vai es esmu gatavs atteikties no baltajām tabletēm AD, antidepresantiem.